Es tevi pašvadību lūdzu, vārds Ilzei. Jā, paldies, un tiešām labrīt, kolēģi šeit klātesošie aiz ekrāniem. Jā, es braucu šorīt un domāju, ka ir patiesībā tāds milzīgs prieks, jo vienmēr pie jums un kopā ar jums dažādos pasākumos esot, es tiešām jūtos kā pie savējiem, jo mēs esam savējie. Un arī visi šie te pasākumi, par ko jau Mārtiņš runājam, par ko ir mans uzdevums šodien pastāstīt, ir tapuši kopā ar jums. Un jau tālajā, manuprāt, tā arī bija Sociālo darbinieku biedrības pasākums, viena no konferencēm, kur mēs sākām dažādās darba grupās plānot, runāt, diskutēt, kas ir tas, kas šobrīd praktiķiem reāli praksē strādājot trūkst, kas būtu nepieciešams, un kā viena tāda no svarīgākajiem pamatlietām arī tika ielikts šajā politikas plānošanas dokumentā, uz kā bāzes arī tad varēja tālāk virzīties, pamatot, argumentēt un virzīt tālāk jau atbalstu caur Eiropas struktūra fondu. Mums gan, es tā mazliet iesmaidīju, jo tāda šī tēma šodien mums ir tā kā neērtie jautājumi, un sociālais darbs makropraksē arī nav ļoti ērts, ja, un mēs ļoti labi zinām, cik mums nereti ir vairāk kārtīgi, dažādos veidos, dažādā intonācijā un dažādos, tādos komunikāciju veidos jāspēj argumentēt, pamatot sociālā darba politikas jēgpilnumu, attīstības nepieciešamību un pilnveidi. Un to mēs nevarētu izdarīt, kolēģi, bez jums. Tā kā jums visiem, gan klātesošiem, gan attālināti, milzīgs paldies par to, ka jūs esat bijuši kopā, jo tikai pateicoties jums, mēs varam turpināt arī nākamajā periodā. Jo te, kad tapa šis pirmais projekts, tad tie argumenti bija, ka vairāk nebūs sociālam darbam atbalsts, un tāpēc arī tik ļoti daudz šīs aktivitātes tika ieplānots, jo likās, ir jāieliek maksimāli viss, un vajag vēl to un vēl to. Un ar to savu arī tādu darbīgumu, savu iesaistu un jēgpilnumu arī sociālajie darbinieki un vispār sociālā darba jomas speciālisti, gribētu teikt, ir pierādījuši to, ka mums vajag, aktivitātes ir nepieciešams un tās arī turpināsies. Tātad īsumā par uzdevumu, tātad par profesionālu sociālā darba attīstību pašvaldībā, tātad te neatkārtošu šo te mērķi, tātad pilnveidot un atbalstīt efektīvu sociālo darbinieku speciālistu profesionalitāti. Finansējumu jūs redzat pietiekams tika palielināts, iesākumā bija daudz mazāk plānots ar aktivitātēm un pieejām un iespējām viss plūst un mainās, un tātad tie būtiskākie pasākumi, jūs redzat, ir un kas arī turpināsies, ir supervīzijas un mācību kompensācijas, metodisko materiālu izstrāde, kvalitātes vadības sistēmas modeļu izstrāde, metodiskais atbalsts kopumā ar dažādām konferencēm, diskusijām un semināriem, sociālā darba kopiena attīstība, pētījumi, ģimenes asistentu pakalpojumu pilotēšana, sociālā darba profesijas standarta aktualizēšana un informatīvās kampaņas. Te mēs redzam, kolēģi, tādu galvenos, kā projekts var būt bez, rādītājiem. Te mēs redzam galvenos specifiskā iznākuma rādītājs, kas ir sasniegts un pat pārsniegts, jo bijām plānojuši 78%, ir jau 87%, un šeit labajā pusē mēs ļoti labi redzam pa gadiem, kas mums ir bijuši, tieši sociālā darba speciālisti ik gadu. Bijām plānojuši, ka ik gadu tie 1400, kas saņem šo te atbalstu. Redzam, ka apmēram tuvojāmies 2019. gadā, savukārt 22. gadā to jau esam pārsnieguši. Tā kā jūsu aktivitāte ir tā teikt, visa rezultāta pierādījums. Un tie galvenie pasākumi, protams, tas mūsu lepnums un tās, man liekas, tāds pats būtiskākais, ko jūs toreiz paši paudāt, ir tas, kad ir nepieciešami šie te
dažādas metodikas, dažādām mērķa grupām, problemātikai, jo iztrūkst praksē strādājot tiešām šī specifika. Protams, pasaule attīstās, sociāli, ekonomiskās problēmas mainās, un mums ir jāiet līdzi laikam un jāaktualizē tas, kas ir šobrīd, kas ir tās nepieciešamības un vajadzības. Un tātad mēs redzam, ka pavisam kopumā plānotas 10 metodikas sociālām darbam ar dažādām mērķa grupām jau pieejams, un es ļoti ceru, jau jums jau aptaustāmas, ieraugāmas arī elektroniski. Mēģināju uzlikt visas šīs metodikas, kuras mums vieno un atšķir tātad pēc krāsām. Plauktā mēs viņas viegli varam ieraudzīt. Vēl pavisam drīz un pavisam svaiga jau tipogrāfijā ir sociālam darbam ar grupu, ko jūs drīz vien arī saņemsiet. Un 2 metodikas sociālam darbam ar senioriem un sociālam darbam kopienā arī pavisam drīz būs. Tad, protams, ļoti plašs dažāds metodiskā atbalsta nodrošinājums. Tātad ikgadējās mūsu konferences par dažādām tēmām, kas ir arī joprojām pieejams mūsu mājaslapā, varam paklausīties, ja ir kādas aktuālās tēmas. Tātad vēlreiz noklausīties, ja visiem nav bijušas klātesamības iespēja. Dažādas tematiskās diskusijas par aktuālām tēmām, par to, vai sociāliem darbiniekiem, piemēram, ir jāstrādā 7/24, kāda ir sociālā pedagoga loma sociālajā darbā. Tātad viss tādas pašas arī jūsu iniciētās, jūsu identificētās aktualitātes, kas ir tajā laikā. Arī šie pasākumi visi turpināsies nākamajā projektā. Dažādi raidieraksti, jeb podkāsti, kas ļoti aktīvu apgriezienu uzņēma tieši mūsu šajā epidēmijas laikā, kad tika šie klātienes pasākumi mazināti. Tātad, lai mēs arī turpinātu un piedāvātu sociālajiem darbiniekiem dažādu atbalstu, tika gatavot arī šie raidieraksti. Protams, regulāri turpinājām Labklājības ministrijas reģionālos seminārus iesākt. Viņi bija, turpinājām caur projekta atbalstu, kur tātad šis līdzfinansējums bija pieejams un varējām nodrošināt tādus ērtākus, jaukākus un dažādās vietās esošas pasākumus par dažādām tēmām arī. Tas, protams, turpināsies, jo, manuprāt, tikko mums ir beigušies šie metodiskie semināri pa Latviju, esam izbraukājuši dzimto zemi. Un, manuprāt, nekas nav svarīgāks, kā tiešām redzēt tās sejas, redzēt emocijas, satikties ar sen neredzētiem kolēģiem, ne tikai tajā ekrānā, kas jau mazliet rada tādu robotu stāvokli. Jā, protams, arī dažādi izdevumi, vairāk izdevumi, kas ir sociālais darbs Latvijā 2 reizes gadā iznākošais, ko jau kopš 22. No 22. gada. Tātad sociālo darbinieku biedrība izdod, mazliet mainīja savu formātu, arī mēģinājumu ielikt, ja, tātad kļuvis, kā kolēģi saka, ērtāks un pieejamāks varbūt sociālo darbinieku dzimuma vairākuma somiņu izmēram. Tad, protams, sociālā darba vārnīca kolēģi. Tas, man liekas, bija tāds mūsu izlolots un ārkārtīgi ilgi un grūti tapis projekts, bet, manuprāt, jā, kopš 91. gada nebija atjaunotā, tad 91. gadā, mums arī 92. jau mazliet man var sajūt tos datums, kad iznāca pirmā sociālā darbinieku, tāda terminoloģijas vārniecisko augstskola attīstība izdeva. Tomēr šobrīd, jā, šī vārnīca ir pieejama gan elektroniski, bet ļoti ērti elektroniski lietot, meklējot dažādus terminus un skaidrojumus un tiešām lūgtu visiem sekot tam un runāt un būt kopā tajā vienotajā terminoloģijā un arī, kurš tad pirmais, ja ne mēs paši sociālajie darbinieki neizmantot pareizi un tādu adekvātu sociālā darba terminoloģiju. Jā, protams, tap arī ļoti nozīmīgas monogrāfijas, tātad sociālais darbs ar gadījumu 2 sējumos.
kas patiesībā bija ieplānots ne tādā apjomā un pakalpojumu sniedzēji, saprotot, ka vēl to, ka vēl vajag vismaz 2 grāmatas. Arī nākamajā projektā mums ir plānotas monogrāfijas izdošanas, kas ir mums, man liekas, ārkārtīgi svarīgi latviešu valodā, lai mums ir dzimtajā valodā. Arī tātad šīs teorijas gan izmantojot mums praktiķiem praksē, gan arī studentiem, kas tiek sagatavoti augstskolās. Jā, un, protams, dažādi virkni citi pasākumi, reaģējot uz konkrētās jomas vajadzībām. Jau pieminētajā epidēmijas laikā bija arī dažādas īsās metodikas, ko mēs lūdzām sagatavot, kas bija mums visiem jauni apstākļi, un jums vajadzīgs atbalsts, tā kā tas viss bija iespējams. Jā, pētījumi. Mēs jau ar kolēģiem no rīta mazliet ierunājāmies par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums Latvijā nozarē politikā ir šie uz pierādījumiem balstītie fakti. Jo, ja mēs arī plānojam politiku, mēs plānojam pakalpojumus, attīstīt, argumentējam, ja līdz šim tas bija vairāk vai mazāk uz tādām sajūtām, pieredzi, diskusijām ar jums, tad ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir tie uz pierādījumiem balstītie fakti. Un tā tad ir tapuši gan mums bija šis pirmsnovērtējums par pašvaldības sociālās darbības efektivitātes novērtēšanu. Tagad ir tikko kā saka, noslēdzies šis noslēgums, kad mēs novērtējam visu šīs projekta aktivitātes, tāds ex-post novērtējums, kur mēs ļoti dziļi varam redzēt šīs izmaiņas, un ir patiesi prieks un gandarījums gan, jau kā teicu, jums paldies, gan visai projektu komandai par to ieguldījumu, un ka mēs redzam to pievienoto vērtību un redzam tos rezultātus, tos pozitīvos, jā. Tas 5? Kolosāli. Tā, jā, un tā tad vēl pārējie pētījumi. Labi, virzamies tālāk. Tā tad arī informatīvās kampaņas ceļamies kopā, kas notika 21-22. Šobrīd mums ir savējiem, kur mēs tātad veicinām šo izpratni par sociālo darbu kopienā, bet protams, ārkārtīgi svarīgi, lai tas arī turpinātos, un plānojam arī nākamajā projektā kampaņas pasākums, jo tas tomēr ir braukšana kopā, būšana ar ne tikai mūsu jomas pārstāvjiem, bet politiķiem, izpildvaru, kuri pieņem šos lēmumus, kuri ir ārkārtīgi svarīgi nodot šo ziņu. Jā, sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļu izstrāde, kas šobrīd ir pašā noslēgumā, un arī ļoti ceram, kad būs aktivitātes, kuras mēs varēsim arī no nākamā projekta turpināt. Bet, protams, ir ārkārtīgi svarīgi arī saprast, ka mums turpināsies, kā jau es minēju, ļoti daudz aktivitātes, un tātad nākamais projekts, kas jau šobrīd ir ar vienoto emblēmu, tātad iepriekšējais projekts un nākamais projekts, tātad redzam arī kopējais finansējums ir plānots pietiekamam atbalstam, kur tātad mēs arī plānojam gan sociālā jomā strādājošo speciālas profesionālās kompetences pilnveids pasākumus, gan profesionāls pilnveids izglītības programmas izstrādu un īstenošanu, tā kā vairāk to šobrīd līdz šim bija tas atbalsts jums profesionāļiem, kas jau strādā praksē. Šobrīd mēs virzamies jau tādā paralēlā, horizontālā procesā arī ar augstskolām sadarbībā, tātad iekļaujot arī dažādus jau specializācijas caur sociālais darbs kopienā, sociālais darbs ģimenēm ar bērniem, sociālais darbs ar jauniešiem, apguvi tātad augstskolu moduļu programmās, lai jau arī jaunie speciālisti iegūst šīs prasmes un nāk pie mums jau sagatavot ar zināšanām un šīm teiksim, aktuālajām pret metodikām, jaunajām zināšanām. Līderības un pārvaldības prasmu pilnveidu plānojam, kas ir valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu un struktūru vienību vadītājiem, jo mēs zinām gan, ka pakalpojumu sniedzēji, gan pašvaldībās mums ir jāmāk prezentēt sociālais darbs, mums ir jāmāk pierādīt, mums ir jāmāk, tā teikt, reklamēt,
un ir vajadzīgas šīs prasmes. Mēs redzam, ka arī vadītājiem iztrūkst. Un es domāju, ka jebkuram, kas strādā jomā, ir ļoti svarīgi, ka mēs ik pa laikam savu profesionālo kompetenci pilnveidojam. Aprūpētāju darba prasmju uzlabošana esam uzņēmušies arī sociālā darbā, kas varbūt ir tā kā ārpus sociālā darba speciālisti ietver aprūpētāji, tomēr saņemot šo te ziņu, ka aprūpētājiem trūk šīs zināšanas, sociālās aprūpas centru kapacitāti nespēja viņiem nodrošināt adekvāts tiešām uz praktiskām iemaņām balstītas zināšanas. Esam plānojuši arī atbalstu aprūpētājiem ģimenes asistentu prasmi pilnveidi. Arī plānojam tālāk attīstīt ģimenes asistentu mācību spēku stažēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēs. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs augstskolā studējošiem pasniedzējiem tātad pa tēmām būs iespējams noteikti laiku atrasties pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, lai mēs tiešām redzētu, ne tikai stāstīt tādu teorētisko ietvaru, bet jau to realitāti un praksi sajustu, un arī studentiem daudz tā pilnvērtīgāk un apjomīgāk iedot šīs te zināšanas. Tā tad arī maģistra studentu finansēšana sociālā darba praktiķiem ir paredzēta un 6 modeļu aktuālo prasmju apguvēju izstrādāt un integrēt, kā jau minēju, augstskolās programmās, mūža izglītības programmās saistībā ar šīm izstrādātām metodikām, kā arī izglītības programmu īstenošanu supervizoru kvalifikācijas iegūšanai tiem supervizoriem, kuriem ir bāzē šī sociālā darbinieka izglītība, jo mēs tātad turpinam šos atbalstu pasākumus supervīzijas nodrošināšanā, un mums ir vajadzīgi ar vien plašāks un lielāks loks supervīzoru, kas tātad nodrošina šos pakalpojumus. Plānojam arī vēl jaunas metodikas, skatīsimies, kāda mums praksē ir vajadzība, tā kā gaidam un esam atvērti no jums arī priekšlikumus. Līdz ar to arī padziļinātās mācības jau gan tām jaunajām, gan arī šīm te izstrādātajām iepriekšējā projektā metodikām. Un arī mācības turpināsies šīm kopā visām 14 metodikām, kas ir pieejamas vidē, kur jebkurš ne tikai sociālie darbinieki var pievienoties un iziet un izmācīties par attiecīgām tēmām. Jā, protams, arī vēl dažādi līderības pilnveides treniņi, plānot darba tirgus izvērtējumu, kas būs ik pa 2 gadiem, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi šī te nofiksēt šo situāciju, argumentēt, būt šos pierādījumiem balstītiem faktiem, kā es minēju, un plānojam arī tādu pasākumu kā starpdisciplinārās komandas modelis, atbalstam dažādos krīzes apstākļos sociālajos dienestos, kad ir vajadzīgs atbalsts, kad ir vajadzīgi papildu speciālisti, ko nevienmēr novadu sociālie dienesti var nodrošināt. Skatīsimies, kā mums izdosies, kā mums plānosies, bet tas ir tāds lielais pasākums. Jā, darbnīcas, domnīcas, vasaras skolas, tas jau kā iesākts, turpināsies, izdevums, kā minēju, turpināsies, arī teorija grāmata pieminētā un dažādas tematiskās diskusijas, reģionālie semināri, konferences, kā arī informatīvās kampaņas. Jā, protams, ir ārkārtīgi svarīgi šie te izvērtējumi, arī šeit ir plānots ekspost novērtējums un šie te tā. Un te vienkārši valsts budžeta pasākumi arī turpināsies. Mēs pieturamies, neskatoties to, ka mums ir Eiropas struktūra fonda līdzfinansējums, arī vasaras skolas nodrošināt sociālajiem darbiniekiem par dažādām tēmām, arī no projekta, ka ja mums līdz tam bija tikai 1 vasaras skola, tad jau mums pieaug līdz 2. Šogad jau bija 4. Tā kā šis pasākums arī ir ļoti nepieciešams, mazliet ar citu fokusu un tādu ievirzi, kur atkal sociālajie darbinieki ir kopā, apmainās ar viedokļiem. Vairāk mēs plānojam šīs vasaras skolas caur apgūtajām metodikām, lai nostiprinātu, lai integrētu tās arī praksē. Jā, konkursa gada balva sociālajā darbā. Gaidām, vēl ir laiks pieteikties. Kolēģi, esam aktīvi, pakalpojumu sniedzēji. Ir tāda pasivitāte šogad novērota. Lūdzu, pierādām, ka mums ir vajadzīgs šāds konkurss. Tātad, jā, citi valsts budžeta finansētie pasākumi, jau UNS pieminētais atbalsts vasaras skolām. Kā saka, atbalsts šoreiz tika izvēlēts vasaras skola, bet biedrība varēja savā ietvarā izdomāt, kur viņi to piešķirto finansējumu piedāvā, bet
Tā kā to mēs arī turpināsim. Tā kā vēlreiz sirsnīgs paldies visiem pilotu projektu dalībniekiem, visiem tie, kas ir iesaistījušies visdažādākajās aktivitātēs, gan arī sociālo darbinieku biedrībai par aktīvu dalību, sadarbību un lai mums izdodas turpināt. Paldies! Paldies, Ilze. Ilze, varbūt nenoliec uzreiz mikrofonu, jo viens jautājums mums ir jāatgādina, ka arī tiešsaistes skatītāji var uzdot jautājumus tajā pašā platformā. Tātad jautājums ir diezgan daudz, kur izskanējis, vai kaut kur var iegādāties, vai varēs metodiskos materiālus. Es domāju, atcīmredzot jautājums ir par drukāto formu. Helēna mums jautā, vai vispār ir plānots ne tikai grāmatas, bet šos te metodiskos materiālus, vai ir arī kāds process, kad iestāde, kas grib kaut kā pati to var izdarīt? Šobrīd ne, jo struktūra fondu pasākumu, kā lai saka, tā pamat koncepts ir, ka mēs nevaram tirgot to rezultātu, ja, kas ir izveidots. Mēs šobrīd no esošā projekta, ko vada Maija Muceniece, plānojam vēl papildus izdot vārdnīcu, lai viņi ir grāmatu formātā, ja, lai ir vairāk pieejama. Jau dienesti un kolēģi ir kā saka, saņēmuši, un elektroniski viņi ir pieejami, bet tādā papīra tā kā nopirkt. Tad atbildi ir meklējiet tomēr internetā, ministrijas mājaslapā, un katrā gadījumā laikam variants ir pašiem izdrukāt, citu variantu tad acīmredzot nav, ja vajag tieši taustāmo formu. Bet es gribu, kolēģi, arī jums šeit, kas ir klāt, tāpat arī tiem, kas skatās, tiešām iedrošināt lietot sociālā darba terminu vārdnīcu. Piemēram, mēs Rīgā jau esam tajā skaidrotos terminus, dažus jau iekļāvuši arī, piemēram, nolikumos un arī ārējos normatīvos aktos. Piemēram, mēs mūsu bērnu jauniešu centru nolikumu mainām. Rīgā ir jāmaina, tāpēc ir, ka valstspilsētas nosaukums, bet mēs ielikām, piemēram, sociālais atbalsts, prevenci sociālajā darbā, kas iepriekš tika skaidroti dažādi, lietoti visdažādākā veidā, tā kā tam ir varbūt ļoti praktiska nozīme, jo jums arī ejot aizstāvēt savu nolikumu vai savus saistošos noteikumus, var jautāt, kāpēc šeit tiek lietots tāds termins un ko vispār viņu saprast. Tad mēs varam veidot šo terminoloģiju vienādu, tai skaitā ļoti praktiskā nozīmē. Ne tikai tur jābūt ir zinātniekiem, pētniekiem, bet paši savā darbā, savos, teiksim, veidojošos dokumentos to iekļaut. Tā kā liels paldies, jā, un vienkārši pasaka, ka tai vārdnīcai galīgi nav, tā teikt, daļā dzimuma somiņas formāts. Viņa ir ļoti smaga, viņa visdrīzāk būtu noderīga viena vai vairākas uz iestādi, bet ne savādāk. Liels paldies, Ilze, par padarīto darbu.